Būvniecībā parasti ir tā, ka jo lielāki plāni, jo vairāk būvgrūžu. Kā ar tiem tikt galā legāli un pareizi, to tūlīt noskaidrosim. Parasti būvniecības procesā rodas vēl kaut kas, kur kaut kur ir jānoliek. Ko ar to darīt būvniekam? Te jautājums, kur es gribētu no sākuma varbūt sadalīt, ir, cik liels ir tas būvnieks. Ja? Vai tas ir privāta persona, vai tas ir kaut kāds uzņēmums. Ja? Jo, kāpēc es tā sadalīju? Jo privāta personām ir tā ķibele darīt varbūt ne īsti pareizi, bet kā ir lētāk, kā ir ātrāk. Ja? Un tad ieiet kaut kādos portālos vai sociālos tīklos un izvēlās pirmo telefonu, kam piezvanīt. Un tas atbrauc ar kādu busiņu vai piekabi un izved, un lielākoties mēs tomēr zinām, ka izved nepareizi kaut kur mežā vai kaut kādā, bijušajā karjerā, un tad pēc pāris gadiem atrodas liela kaudža. Tā kā tas privātie ar šo klibo, un es aicinātu tomēr neizvēlēties pirmo telefonu, kas jums uzbrūk. Es teiktu, pirmā izvēle ir visvienkāršākā ir piezvanīt savam atkrituma apsaimniekam un painteresēties, vai viņš piedāvā arī šo pakalpojumu. Pēc tam varam iet arī, vienkārši ievadot Google būvgrūžu apsaimniekošanu, ja, jums izskatīs vairāk uzņēmumu. Šī brīdī ir likums, ka tomēr visās mājaslapās ir jānorāda arī savu komersanta reģistrācijas numurs un arī atkrituma apsaimniekošanas atļauja. Vai cilvēki ir uzrādījuši atkrituma apsaimniekošanas atļauju? Tad ir jāskatās, vai ir atļauja. Jā, ja ir atļauja, tas nozīmē, ka jebko, ko šis operators uzņēmums savāks, viņš tanī pat brīdī, ka viņš no jums paņems, viņš to piereģistrēs sistēmā, un tas būs izsekojami. Ja? Līdz ar to viņš arī gan savākšanas, gan nodošanas vietu piereģistrēs. Tātad nekāds mešs vai karjeras tur neuzradīs. Bet tiešām ir kādi, kas reklāmās norāda, ka mēs izvedam būvgrūžus, bet viņiem nav licences? Es teiktu, tie, kas ļoti, ļoti aktīvi reklamējās, tie ir tieši tie, kuriem nav šo atkritumu atļauju. Ir tīpaši izmantojot sociālos tīklus. Ja? 90% no tiem, kas tur ir, tie ir nelegāli vai tie ir bez atļaujām. Ja? Līdz ar to tur izvedēji meklēt nevajadzētu. Kādu mēs uzskaitījumu varētu teikt? Kāpēc nevar izmantot cilvēkus, kuriem nav licences? Pirmais, protams, cilvēks reiz teikt, kāpēc gan tā nedarīt, jo tas būs lētāk. Ja? Bet tad otrā rokā jūs varbūt saskaitiet to, ka jūs nezināt, kur to izvedīs, jo skatoties no ilgtspējas tāda viedokļa, ja? Tomēr jebkurā lietā, ko mēs arī no būvniecības objekta izvedam, ir ļoti daudz lietas, ko tomēr vēl var sašķirot un kurām otru dzīvi piešķirt. Oficiāli operatori ar šo nodarbojas, neoficiāli operatori, diemžēl, ar tādu pāršķirošanu vai kaut kādu ilgspējīgu domāšanu zaļu, ka kaut kādām lietām otro dzīvi piešķirt nenodarbojās. Pieņemsim tagad, Ants Klimsons ir izvēlējies Eko-Baltija vide. Kas man jādara? Kādi ir šie mani soļi? Pirmais, ko ar jums noprecizēs, un to darīsim mēs, arī citi visi operatori, ir cik daudz jums tie būvgrūži radīsies un kāda jums ir vieta, kur to konteineru vai maisu novietot. Jo, ja tas ir dzīvokļa remonts, mēs pieļaujam, ka tas apjoms tomēr nebūs liels, un jums arī nav baigi, kur nolikt lielu konteineru. Līdz ar to risinājums būs tāds big bag maiss, kā mēs sakam. Viņš ir 1x1 metrs, kubikmetru materiālu jūs tur varat iemest. Un arī mierīgi uz kaut kādu gāju celiņu vai piebrauktos viņu atstāt. Ja? Ja tas ir lielāks būvobjekts vai privāta māja, ja? Tad ir jau variants par to, ka var uzlikt konteineru, bet attiecīgi viņi var būt no 4 kubi līdz pat 30 kubi. Kā ir ar izmaksām? Tomēr tas Ants ir piezvanījis tev, ka viņš vēlās izvest savus būvgrūžus. Kā jūs rēķināt to visu? Izmaksām būs divi faktori. Ja. Viens ir, protams, tas apjoms, ko jums vajadzēs, un vai tas būs tas maiss vai konteiners, jo tie ir divi dažādi izvešanas veidi, un otrs būs jūsu attālums. Ja. Ka tādam standarta dzīvokļu remontam kā 2-3 maises, viens maiss līdz 100 eiro. Bet, ja, piemēram, es nekad mūžā, ja, bet kāds cits, un es domāju, šo nelegālo ceļu, cik tas maksā? Tur sodi ir uzreiz administratīvie sodi, ja tas ir mazos apjomos. Kriminālie sodi, ja tas ir lielos apjomos, bet mēs skatāmies tikai mazo apjomos administratīvie, tad tas ir reizinātais reiz minimālā alga. Arī gadījumā, ja man ir vecs īpašums, arī tad man ir vērts zvanīt un sarunāt, jo es vēl nezinu, cik man liels apjoms var gadīties. Es domāju, ka jūs zinat vismaz to būvniecībā, tas saucās būvapjoms kubatūrā, ja, cik kvadrātmetrus jūs restaurēsiet vai ko jūs darīsiet vai kādas ir platības, pie ko jūs strādāsiet. Tā kā aplēst jau tad apjoms var, ja. No sākuma var uzlikt arī kādu mazu konteineru, bet ja jūs redzēsiet, ka viņš pildīsies, tad uz mājiņu atvedīsim attiecīgi nākamreiz pat lielāku. Ja. Bet ir jāņem vērā viens gan jautājums, kur jums uzreiz uzdos un jums jābūt gataviem atbildēt, kāds šim vecajam objektam ir jumts. Un, ja tas ir šīfers, tad tur ir jārēķinās, ka tās izmaksas būs liels, jo šīfers vairs nav būvgrūzs. Šīfers ir bīstamais atkritums,
Viņa nodošana būs atsevišķa, viņa nodošana būs dārga, jo Latvijā ir tikai 2 poligoni, kur viņš vispār var. Cik aptuveni jūs gadā šādas pārvadājumus veicat, cik jūs savācat? Nu, jāsaka, ka pārvadājumi, protams, skaits ir atkarīgs no tā, cik liels ir tas konteiners, ja? Bet tas konteiners var svērt no savām 2 līdz pat kaut kādām 10 tonām, ja? Bet ja mēs tad runājam par tonu apjomā, par apjomiem, jā. Par apjomiem, jā, tad gada ietvaros tie ir vairāki 10 000 tonu būgru, ja? Tā kā, nu, tie ir tiešām ļoti, ļoti lieli apjomi. Es vienmēr tos 10 000 salīdzinu tādiem, cik katrs reģions vispār Latvijā rada atkritumus kā tādus. Un tad pieņemsim visa Vidzeme, Valmiera, Cēsis, Smiltene un citas Vidzemes pilsētas kopumā rada jebkāda veida atkritumus tikai 25 000 tonnas gadā. Tā kā būgruži mūsu dzīvē ir ļoti daudz. Ja mēs kā viens no operatoriem savācam vairākas 10 000 tonu, nu, tas ir tas, ko ik viens Vidzemes iedzīvotājs katru dienu vienkārši izmet savā maisiņā, tas ir pielīdzināms apjoms. Tā kā ļoti, ļoti daudz. Mēs jau sapratām, ka Pierīga ir tur, kur visvairāk tas viss notiek, bet ja par reģioniem, kur mēs darbojamies visā Latvijā? Mūsu darbības tādi areāli vairāk ir Rīga, Pierīga un Kurzeme, lielākoties ap Liepāju, jo šajos 2 reģionos, Liepājā un Pierīgā, mums tieši ir arī būgru šķirošanas laukumi. Tā kā tur mēs tiem materiāliem spējam iedot otru dzīvi. Citos reģionos mēs pagaidām vēl neesam pārstāvēti, bet tas nenozīmē, ka tur nav kāda vietējā legāla operatora, kur sadarboties.